Jebkurš no mums, kas ir Rietumeiropā nopircis kādu produktu vai preci, ir pamanījuši, ka tur iegādātās preces kalpo ilgāk, apģērbs ir labāks, pārtiks produkti savādāk un, piemēram, veļas pulveris pat mazgā labāk, salīdzinot ar tām precēm, kas tirgotas tiek Latvijā. Ir žurnālistu pētījums, kas pateica, ka 2019. gadā apmēram 31% preču atšķīrās kvalitātē, kurš bija paredzēts Austrumeiropai un kurš bija paredzēts Rietumeiropai. Šobrīd tas ir samazinājies līdz 24%, bet vienalga tas ir ļoti augsts rādītājs. Tas nav pieņemami, ka nopērkot apģērbu, kas ir pirkts Rietumeiropā, viņš kalpo ilgāk kā tas, kas Latvijā, nopērkam veļas pulveri, kurš mazgā labāk kā tas, kas Latvijā, vai nopērkot arī pārtiks produktus, viņi atšķirās. Tāpēc mums, tiem, kas aizstāv Latvijas intereses Eiropā, ir jācīnās. Tā nedrīkst būt. Tas ir tieši darbs Latvijas ierēģiem Eiropā, Latvijas deputātiem Eiropā un visiem tiem, kur cīnās par Latvijas interesēm Eiropā.